Labvakar, dāmas un kungi! Liels prieks sveikt jūs mūsu šodienas tik nozīmīgajā notikumā. Es iepriekš apsvērtu to, ka šis notikums ir nozīmīgs ne tikai mums, bet tas savā ziņā ir notikums arī mūsu pilsētā, mūsu valstī. Nevis tāpēc, ka es tagad gribētu pārspīlēt mūsu viesnīcas nozīmi, bet mūsu pilsētais notikums, es domāju, ka šajos laikos nav vairs pašsaprotami, ka vecas vēsturiskas sēkas iegūst jaunus vaipstus. Tie laiki, diemžēl, uz brīdi ir pagājuši. Un droši vien, ka katra sakopta ēka mūsu pilsētā ir mazs notikums. Runājot par mūsu valsti, nav jāatgādina, kādā šobrīd situācijā mēs visi esam. Un mēs ceram, ka ar vienu maziņu notikumu mēs tomēr radam kādu jaunu, mazu pozitīvu ziņu, kas varbūt ir just par rosinājumu citiem izdarīt kaut ko vēl, un tā soli pa solim, varbūt mēs atkal atgriezīsimies pie labajiem laikiem un sliktajiem. Mēs esam šeit izveidojuši viesnīcu, ar kuru mēs gribētu izveidot jaunus standartus mūsu valsts viesnīcu biznesā. Mūsu mazais izmērs dod iespēju mums to izdarīt diezgan labi. Ir dažas lietas, ko mēs esam darījuši savādāk nekā mūsu nozares kolēģi līdz šim. Viesnīcu vadīs profesionāls no Vācijas. Viņu uzdevums būs nodrošināt augstu līmeņu apkalpošanas servisu. Šādas luksus kategorijas viesnīcām, diemžēl, mums vienkārši ir par maz tradīciju, jo tādēļ mums bija jāpieaicina cilvēks no citurienes. Ar manu kolēģi, viesnīcas direktoru Vienu Vildu kungu, mums iepazīsties nedaudz vēlāk. Tas, ko mēs šeit esam mēģinājuši panākt, ir īpaša noskaņa. Jūs pēc brīža varēsiet apskatīt viesnīcu, redzēsiet, ka interjers ir nedaudz atšķirīgs no tā, ko ir pierasts redzēt līdz šim. Interjeru mēs varētu saukt par tādu Eiropas iespaidu un Latvijas arhitektūras cintēzi. Jo mēs kopā ar arhitektu esam diezgan daudz viesnīcas apceļojuši Eiropā un esam ieviesuši dažas tādas lietas, kas pie mums varbūt nav bijuši pieņemas, varbūt pirmajā brīdī liekas nedaudz dīvainas, līdz brīdiem, kamēr pie viņām pierod. Šobrīd mēs atrodamies mūsu jaunajā vīru bārā restorānā, kura klientu lokā mēs labprāt redzētu pirmām kārtām Rīgas iedzīvotājus. Savā restorānā mēs esam uzaicinājuši jaunu, ļoti ambiciozu pavāru Aleksandru Žilu, kurš jācer pierādīt savas ambīcijas arī dabā. Tik, cik mēs esam līdz šim garšojuši to, ko viņš var ēst, ir ļoti garšīgi. Un atbilst tam manam iespējam par to, kādam būtu jābūt labam restorānam. Tas, ko mēs uzskatām par svarīgu, ir gan restorānā, gan arī spā, kas tāpatās orientēsies pirmkārt uz auditoriju cenu līmeni, normālā šai situācijai atbilstošā līmeni. Nevis uzstādīt pie labām vietām jābūt dārgām, bet tieši otrādi. Par pašu viesnīcu runājot, jums tika droši vien jau izdalīti informatīvu materiālu, ko varēsiet iepazīsties pēc brīža. Tur ir diezgan sīk aprakstīts gan par to, ar ko mēs esam atšķirīgi, gan arī apmēram cenu līmenis. Viesnīcas cenu līmenis ir 200–300 eiro robežās, kas varbūt pie mums izklausās diezgan dārgi, bet jāņem vērā, ka mums šeit ir tikai 15 numuri. Līdz ar to katrs viesis samaksājot šo numuru cenu dabū arī to īpašo sajūtu, ka viņš ir sevišķi viesis, respektīvi. Ja mēs savēram viesu un personālu skaitu, tad personāli mums viesnīcā šeit ir vairāk nekā viesu. Tātad katrs cilvēks dabū sev vairāk kā vienu apkalpotāju. Lai nepadarītu šo vakaru par garo runu vakaru, es šeit varētu arī beigt. Ja jums ir kas jautājums, uzreiz droši jautājiet.